Viena no Latvijas prezidentūras prioritātēm kultūras jomā ir kultūras un radošo industriju pārneses process, jeb tā pozitīvā ietekme uz citu industriju attīstību. Starptautiskajā konferencē Kultūras un radošo industriju pārneses process ārvalstu un latviešu eksperti dalījās savā pieredzē, kā izmantot radošumu, lai padarītu savu dzīvi ērtāku, kā smelties iedvesmu kultūrā, apkārtējā vidē, un kā nodrošināt sev ieņēmumus un darbu, ne tikai sev, bet arī citiem. Šī konference notika Radošās darbības nedēļas Radi laikā, kur notika jau 5. gadu. Nedēļas mērķis ir pievērst iedzīvotāju uzmanību dizaina domāšanai, radošajām industrijām un inovācijām. Viens no labās prakses piemēriem ir pašmāju radošo partnerību projekts RAPAPRO, kas ir kultūras ministrijas iniciēts ar mērķi, lai radītu jaunas radošas partnerības. Nozīmīga šī projekta aktivitāte bija radošā partnerība starp topošajiem māksliniekiem un Iļcījuma cietumu. Jaunie mākslinieki saņēma anonīmas vēstules no ieslodzītajām, uz kā pamata radīja portretus, un pēc tam izstādes laikā uzdāvināja šos portretus ieslodzītajām. Arī kultūras ministrijas sarūpētās piemiņas veltes starptautisko konferenču dalībniekiem ir labs piemērs radošai partnerībai starp izglītības iestādi, valsts pārvaldi un privāto sektoru. Latvijas prezidentūrā gūtā pieredze kultūras ministrijai palīdzēs attīstīt radošās industrijas arī turpmāk.